Tad pagājušo nedēļu ziņās tika rādīts, ka ir nomiris jauns amerikāņu streameris pēc vārda Tūmēda. Viņš nomira 23 gadu vecumā. Viņš bija slavens ar to faktu, ka Covid laikā viņš principā gāja Zooms un Teams mītingos un principā bombardēja visu, ka pēc iespējams tur traucēja visu un bija tīri funny klipi no tā visa. Kā rezultātā viņš ieguva tīri lielu popularitāti, dabūja tīri lielu fanbase un kā arī naudu pie reizes. Un ar laika gaitā cilvēki pamanīja, ka viņš sāk iet tādā tīri šķībā ceļā. Beigās viņš sāk lietot narkotikas, primāri ketamīnu, un no tā viņš arī nomira pagājušo nedēļu, kad viņš spēlēja Overwatch. Pārdozēja principā. Un varbūt tās ziņas neliekās tik svarīgas, un galu galā tā ir otra pasaules mala, bet kas man likās interesanti par šito situāciju? Tā bija cilvēka reakcija. Un, protams, bija tie, kuri bija bēdīgi, sarūktināti par to faktu, kas ir noticis, jo galu galā Džekam bija tikai 23 gadi. Nevar pārmest. Bija arī daļa, kura bija mazliet par to iesmēja, jo galu galā šis ir internets un noteikumi neatbilst nevienam cilvēkam, kā rezultātā smējas par to gribi. Bet tas, kas mani pārsteidza šajā situācijā, bija, cik daudz cilvēki bija on the surface priecīgi par to faktu. Ka viņi komentēja tāds, jei, kāda atšķirība, mēs jau baigi neko nezaudējām, un tā kā nevis vienkārši par to pasmējas, bet vienkārši izsmēja cilvēku, ka viņš ir dienu nomiris. Man šķiet, ka šis ir parētai reizi tāds konkrēti skaidri redzams lūzuma punkts. Un lūzuma punkts tā ziņā, ka es uzskatu, ka tās dienas, kad influenceris, kā karjera, ir uzņēmis pilnīgi citu veidu. Un es uzskatu, ka influenceris vairs nav tas, ko cilvēki vēlas un cilvēki domā, ka tas ir. Kā rezultātā es gribu šodien par to parunāt un pateikt, kādēļ influenceru labās dienas beigušās. Tad sākotnēji man likās, ka Tūmēta situācija būs izņēmums, kad cilvēki vienkārši grib izgāzt dusmas ārā, jo viņš ir populārs cilvēks un vienkārši get it done or over it. Viņš ir miris, kāda atšķirība. Pat neņemot vērā, ka visa ģimene to redz, vienkārši gribēja izgāzt ārā, miers. Tā man likās, līdz ko es šodien scrollu Instagram un pamanu vienu rīlu. Un rīlā ir meitene, kura stāsta par savu stāstu, par to, kā viņa mēģināja sev dzīvību atņemt. Viņa to izdarīja video formātā, ko viņa parāda, ka nedēļu pirms, dienu pirms, pāris stundas pirms, cik izstāsta visi smaidīgi, priecīgi, bet beigās, tā arī nebija. Un es domāju, labi, smags rīls, bet, fuck it, it is what it is. Bet tad es pamanu, ka ir komentāri, daudz komentāru, un tas Instagramā parasti neko labu nenozīmē. Kā rezultātā es atveru, un pirmie 50 komentāri ir vienkārši, kāpēc tu darbu līdz galam neizdarīji? Ko tu mīkstājies? Davai saņemies, kā Mission Fell gadam nekstājam. Un sākumā likās, būs ironiski, bet ja vairāk palasu komentārus un atbildus, saprotu, ka tas galīgi nav ironiski. Un es nevaru īsti saprast tajā momentā, no kurienes nāk tā agresija. Kādēļ tā agresija ir tik spēcīga un uz kāda pamata vispār nāk ārā. Bet tad es sapratu, ka patiesībā situācija ir daudz vienkāršāka un pamanāmāka nekā man likās. Un es sāku domāt, ok, labi. Kuri varētu būt iemesli, kādēļ cilvēki ir tik agresīvi? Es domāju, patreiz galvenā lieta, kas visu cilvēku prātā ir principā patreizējā ekonomiskā un politiskā situācija. Tīri skatoties no ekonomiskās situācijas, visas cenas ir augšā. Nekas nav lēti, absolūti nekādas izmaksas nav gājušas leju. Dzīvošana, īre, komunālie kredīti, hipotekārie, mašīnas izmaksas, trendiņu izmaksas, jebkādas izmaksas, viss ir absolūtā kosmosa augšā. Un būtu labi, ja ienākumi arī iet uz augšu, bet, kā jau mēs zinām, lielākajai daļai tā nav. Kā rezultātā tev ir konstanti jādomā, vai tev nauda pietiks līdz mēneša beigām, pat ja tev nauda pietiks līdz mēneša beigām, vai tev mēneša laikā pēkšņi kaut kādas izmaksas neuzies kosmosā, piemēram, ja tu daudz braukā uz darbu, vai tev pēkšņi degviela neuzkāps uz 10 centiem litrā, kā rezultātā tev uzreiz izmaksas palielinās. Vai tev pietiks nauda kaut kādām aktivitātēm, kā citā, vai vienkārši tev būs jāēd griķi ar kečupu un jācer, ka gali pietiks. Pa virsu visam tam tev vēl pie reizes politiskā situācija, kura ir cēlone šitam visam. Principā sākās Covid, bet tagad pateicoties kara situācijai, viss arī ir augšā, nevar saprast, vai ir droši, vai patreizējā situācija ir stabila, vai mēs varam paļauties mūsu valsti, ka viņi mūs nodrošinās, vai pēkšņi mūs neiebrauks, blā, blā, blā. Tie visi stresi ir tīri smagi, konstanti cilvēkam uzņemt, jo tas ir konstanti tev psihē sēž, kad saprot, ka jebkurā brīdī viss var saprot. Un to var paturēt mēnesi, 2, 3 vai pusgadu. Bet mēs šito turam jau no Covid sākuma un var redzēt plaisas.
Un plaisas es uzskatu, ka ir nevis tādēļ, ka šitā situācija ir tik smaga. Un es uzskatu, ka tā ir pamatā visam. Šitā situācija, kas ir pamatā. Bet plaisas parādās patreiz īpaši spēcīgi, jo cilvēki arvien vairāk paliek neiecietīgi uz faktu, ka neviens viņos neklausās. Un neskatoties to visu, visi pārējie pļauj viņiem sejā. Ar ko es to domāju? Mums saka, ka piemēram pārtikas ziņā visa loģistika sačakarēta, visi grūtāk, visām cenām jāiet augšā. Tad īpat laikā visi veikali stāsta un rāda, un finanses rādītāji rāda, ka visiem peļņi ir augšā. Kaut arī pa komunāliem, elektrība, gāze, patreiz gāze, piemēram. Nē, cenām jāiet augšā, mums ir jāpērk ārpus Krievijas, cenas iet augšā, blā, blā, blā. Latvijas gāzei pagājušo gadu peļņa bija 10 kārtojusies. No 7 miljoniem kaut ne 72, ja nemaldos. Tāpat laikā mums saka, ka nē, cenām jāiet augšā, visas izmaksas nenormāli kosmiskā uzgājuši. Ok, labi. Bankām pēdējais gads viens no labākajiem gadiem vēsturē. Visas, kas ir finanšu sfērā, kas saistīts ar gamblingu un aizdevumu ātriem kredītiem, viņiem pēdējais ceturksnis, un, ja nemaldos, pēdējais gads ir bijis labākais gads, ko viņi uzsākuši trekot tos datus, kas bija 13. gads, ja nemaldos. Tad pēdējo 10 gadu laikā, ieskaitot 8. gadu, peļņa ir rekord augstumā, un tas ir visās sfērās, kas ir iespējams. Viss, kas ir biznesā, un viss, kas saistīts ar pakalpojumiem un dabiskiem resursiem, peļņas ir fucking kosmosā. Visam, absolūti. Un tad paceļās tāds iekšēji jautājums. Ok, labi, tātad viss sadārdzinās, jo ķipa izmaksas ir lielākas, bet tāpat laikā visiem peļņi ir kosmosā. Kur ir loģika? Kurš par to maksā? Un, ja grib, un vispār off topic, ja pastāv uz mašīnām Rīgā patreiz, es tādu koncentrāciju dārgu mašīnu, kas patreiz Rīgā neesmu nekad redzējis. Jaunie X, Bentley, Geļiki, kas 8 tagad atvēries pie reizes, Lambo atvēries. Tā kā Lambo showroomā ir 4 mašīni, tur ir 3 Urus un 1 Huracans iekšā. Tas viss mašīna tā kā patreiz ir 1,2, 1,5 miljonu apmēram izmaksā. Blakus tieši 8, kur vēl kaut kāds miljons klāts ir. Kurš pērk? Kurš viņām brauc? Latvieši brauc, jo arvien vairāk tās mašīnas parādās. Pat Ferrari jauni parādās, McLaren pilna dirs ir. No kurienes tā nauda ir? Lūk, no kurienes. Jo principā visa lielā nauda ir savākusies lielo cilvēku rokās un viņi mierīgi tērē. Bet tāpat laikā mums saka, ka nē, mums vajag savilkt grožu, mums vajag iekonomēt un mums vajag būt tiem, kas uznes ekonomiku augšā. Tāpat laikā, pēc runājot par politiskām lietām, ministru algas ir uzgājušas augšā. Tikko redzēju, ka Latvijas valsts mežiem algas ir palielinās par kaut kādiem 700 eiro mēnesī. Tals pašvaldība ir izdomājis, ka viņiem vajag 4 darbu dienu nedēļu, nevis 5 darbu dienu nedēļu, ka rezultātā čuza huņā. Man un parastiem latviešiem jāstrādā 1 vai 2 darbi, lai nomaksātu visus reķinus, tāpat laikā jūs strādājat 4 dienas nedēļā braukt ar Bentleyiem. Bitch, what the fuck? Un sāk parādīties tāda viegla dusma, jo tu saki un tu redzi, ka tev saka vienu, bet viņi dara pilnīgi kaut ko citu. Viņi no tā pelna, kurš maksā? Tu maksā, es maksāju. Man baigi labāk paliek? Nē. Vai man ir vairāk nauda katru mēnesi beigās? Nē. Vai es varu atļauties to dzīvi, ko es vēlos? Daļēji, man ir tīra laba dzīve, bet es nemāju vaka lielākā daļa jums nevar visdrīzāk. Kā rezultātā, what the fuck is going on? Un būtu vismaz labi, ja mēs kaut kā to varētu ietekmēt. Bet vai mēs varam ietekmēt? Vai kāds klausās tie faktā, ka mēs nevaram samaksāt? Pat ieklausās, vai viņi kaut ko par to maina, peļņa kaut kā nemainās, peļņa iet uz augšu, nekādas cenas nesamazinās, elektrībai cenas augšu, gāzei cenas augšu, viss tik maksā. Bet nē, ķipa vajag viss sūdīgi ir. Bet ok, labi, būtu vismaz tikai tajā līmenī. Bet visos pārējos līmeņos arī tīri naidīgi. Piemēram, kaimiņu valstī, ja? Tu patreiz vari novākt savu opozicionāru, neizlaist viņa līķi. Ja tu gribi viņu atbalstīt konstanti, viss tika aizvērts samest cietumos, un padzies tāds jautājums, ka, ok, labi, mēs tā kā sakam, ka mēs esam par cilvēkiem, mēs gribam atbalstīt cilvēkus, un mēs esam united, jo visi ir vienlīdzīgi, un visi pelnījuši pelnīt tādas pašas algas un saņemt to pašu atbalstu, un visi mēs esam tik
tik korekti un tik pareizi, bet tāpat laikā darbības ir absolūti pretēji tam visam. Visi strādā vairāk nekā jebkad vēsturē, principā strādājuši, tādus oficiālus darbus, principā. Visi ir absolūti konstanti izdeguši. Neviens nevar laika atrast, nevienam nav spēka savākt, viens iziet ārā kaut aiz vakariņām parunāt, jo visi vienkārši grib nošauties no tā fakta, ka enerģija nav. Bet tāpat laikā visiem pārējiem viss ir tīri skaisti. Un tad pats jautājums, kuri ir tie, kur iegūst? Un šī ir vēl viena interesanta lieta, ko es pamanīju esmu, jo vai tu vari nosaukt Latvijas top 10 bagātākos cilvēkus? Vai tu varētu atpazīt top 10 Latvijas bagātākos cilvēkus? Es varētu top 5 apmēram nosaukt, jo man vienkārši tas ārkārtīgi interesē, jo es gribu saprast, kur ir nauda. Ja tu gribi zināt, kur ir nauda, principā top 3 Rietumu banka, ja nemaldos, kaut kur arī figurēja Aizkalgas banka un kaut kur arī tajā topā. Principā viss, kas ir ar bankām un IT, tajā pusē arī visi tur marinē. Bet, ja es to pateiktu vārdu uzvaru, tu nekad mūžā neatpazītu viņus. Tu nekad pēc sejas nekad mūžā viņus neatpazītu. Tu nekad publikā viņus nekad neredzētu. Varbūt, ja tu zini, ko meklēt, to atrast, bet lielākā daļa nekad nezinātu, kas viņi ir. Bet tāpat laikā viņiem pieder tev dzīvi. Jo tu nesamaksā rēķinu, visi viņi atņem tev kaut ko. Tu nenopērci, tev nepietiek naudu aizies uz veikalu, fuck it, tu pats vainīgs principā tev ir ASS. Ja tu aizies darbu, tu pasaki kaut ko nepareizi, tev no tā atlaidīs. Bet tāpat laikā to saka, ka nē, mēs visus pieņemam, mēs visi atklāti esam, visi ir baigi korekti. Un parādās dikotomija, tā kā, sakam vienu, daram kaut ko citu. Konstanti. Atbalstam vienu, bet mēs neatbalstam. Pieņemsim kaut kā sievietēm mēs stāstam, ka jā, jūs esat vienlīdzīgs, jūs varat visu to pašu, ko vīrieši var, bet, praksē reti, ka tā notiek. Vīriešiem, jā, jūs varat mierīgi dalīties savām emocijām, mēs jūs galīgi nenoliksim, tāpat laikā, ja tu padalies savām emocijām, vienkārši tev nomet malā un vienkārši tās, viņš mums tāds izņēmums, ņem terapiju, maksā par terapiju, pohuj. Pohuj, ka tev nauda nav par to, galvenais aizies terapiju, mēs tev negribam dīlot vispār to visu. Un tā bezsejīga tas fakts, ka tu nevari uzlikt vārdu vai piemēru, kurš ir vainīgs pie šitā visas situācijas, kad nevari pat saprast, kurš izmanto tevi, lai iegūtu labāku dzīvi, padara tādu, nihilistiku gandrīz vai ka nezināmi spēki kontrolē tev dzīvi, kuriem absolūti neinteresē, kas tev notiek, ja tu vienkārši esi cipars spreadsheetā. Tu esi tikpat pienesīgs, cik tu daudz naudu viņiem nopelni, vai cik tu liels procents viņiem nomaksā. Un, ja tu nenomaksā, tu esi metams malā. Un būtu jau labi, ja mēs kā cilvēki tā neuzvestos. Bet mēs tā galīgi vairs neuzvedamies. Mums nav atbildība pret citiem cilvēkiem, mums nav cieņa pret citiem cilvēkiem. Ja jūs neticat, ka tā nav, pasties tās reizes, kad Riņš kā stāv kasē un kā vienkārši sāk gāzt ārā visas savus dusmas kasieru, jo viņš zina, ka viņam visdrīzāk neko nepateiks. Vai kodām restorāna waitersēm, kurām vienkārši gāž ārā visas emocijas, viņi atnes nepareizi uzgatavot ravioli or some shit, Bet nē, mēs cienām cilvēkus, mēs esam pret cilvēkiem, mēs atbalstam visus cilvēkus, mēs esam iecietīgi pret visiem. Mēs neesam, ko tu stāsti. Sabiedrībai ir pofīgi par tevi. Pilnīgi pofīgi. Mums interesē tikai tas, kas mums ir svarīgi. Svarīgi, lai mēs izdzīvojam. Un tagad es saku svarīgi, lai mēs izdzīvojam. Viss, kas ir svarīgi, ir nauda. Jo mūsdienās Dievs ir miris. Visas reliģijas ir misnē, jo vienīgā reliģija, kas ir svarīga, ir nauda. Un nauda nav nevis vienīgā reliģija, tā ir absolūti vienīgā fucking reliģija, kas ir svarīga. Jo viss pārējais, kas to principā kristietība un pareizticība vispārējais, viss, kas tās ir, mūsdienās ir kaut kāds rāmis, kas ir paredzēts naivajiem un vārgiem, lai izslēgtu no viņiem naudu ārā un pie reizes mazliet nenomaksātu nodokļus. Ja tu netici, nesen bija kriptoskams, kur Džeks mēģina uztaisīt kripto dieva vārdā. Vai pasies amerikāņi visi pastori, kas lido privātajām lidmašīnām un dzīvo manšanās bez tās, ka nē, parastiem cilvēkiem vajag maksāt piķi, lai tikai viņus nodrošinātu vietu viņiem paradīzē or something, whatever. Es nesaku, ka ticība nepareiza, tici, kam tu tici, un ja tici prieks, es nesaku to, bet vienkārši mūsdienu tas tēls, kas ir ticība un reliģija, ir absolūti atvienot no kā visu, jo ja tas naudu nepelna, tas nav svarīgi. Un tas pats attiecās uz mūsdienu cilvēkiem. Jo ja tu nepienes vērtību un ja tu neveido shareholder value, tu esi nulle, tu esi metams malā, tu neesi svarīgs. Es nesen nostājos video, kur Džeks stāsta, ka viņi savācās viņa 40. dzimšanas dienu. Un viņi tur bija pusstundu. Un viņš bija tāds Džeks, kas vienkārši bija parasts melnstrādnieks. Sakarīgs Džeks, pēc balss izklausījās pēc stāsta, ka ļoti sakarīgs, bet savācās pārējie radi un viņu noignorēja. Jo visu pārējo laiku runāja par pārējiem paziņiem, kuriem savu biznesu, jo tas ir svarīgi.
Nav svarīgi, kā cilvēkam iet, galvenais ir tas, ka vai tu nopelni naudu, vai tu padari visus mūs labākus, vai tu pienes arī kaut kādu vērtību. Kā rezultātā, ja tu esi parasts cilvēks, kas iet uz parastu darbu un dzīvo parastu dzīvi, ir vienkārši tāds, ka tu esi nulle un metams malā. Jo patiesībā uz patreizējās situācijas tā arī ir. Saki, ko tu gribi vai ne, bet tā arī ir. Parasti cilvēki vienkārši mūsdienu sistēmā ir tīri bezjēdzīgi. Nevis bezjēdzīgi, bet bezvērtīgi. Jums jēga ir. Jūs vienkārši parūpēties, ka visa patreizējā situācija, lai pasauli var operēt, tieši tik, viņai vajag operēt, un visi pārējie var savākt naudu. Bet mēs to esam pārņēmuši no visa pārējā, jo mēs esam sapratuši, ka vienīgais veids, kā mums būt vērtīgiem mūsdienu pasaulē, ir pienes vērtību. Un ja vienīgā vērtība ir nauda, tad vienīgais veids, kā dabūt vērtību, ir pelnīt vairāk naudu. Nevis parūpēties saviem apkārtējiem cilvēkiem, nevis parūpēties par sevi vispār, jo vienkārši parūpēties par to, ka tev pēc iespējas vairāk naudas. Un tas ir naidīgi, jo tā mēs nekad neesam dzīvojuši, un tas nekad ne pie kā laba nenoved. Un tas noved pie ļoti naidīgiem, agresīviem, depresīviem, nepatīkamiem cilvēkiem, kuri nedrīkst izrādīt neko uz āru, jo tu kaut ko izrādīsi uz āru, it īpaši mūsdienu sociālo mediju landscape'ā, viss čau! Tu vienreiz uzsprāgsti maķītī, tu pasaki kaut ko nepareizi, viss tev darba nav. Tev atlaiž momentāli. Tu pasaki kaut ko šitā, kaut ko tā, viss tu esi iznīcinājis savu dzīvi. Visa tā reputācija, pie kuras tu esi strādājis, ir absolūti iznīcināta tajā momentā. Kā rezultātā tev viss ir jātur iekšā, tu neko nedrīkst darīt, tu pasaki vienu lietu, kaut ko nepareizi, viss, čau! Un būtu labi vismaz arbēs, pret ko tu spēlē, lai tu zinātu, ko tu iegūst, bet visi ir bezpersoniskas lietas. Tev nav pret ko atdurties, vienkārši visais naudas sienas slēpjās un visi mēģina tevi dzīvi kontrolēt cilvēks, kurus tu pat nepazīsti. Un tev nav pie kā piedurties, lai izgāzt dusmas ārā. Bet ir viena grupa cilvēku, kurus tu vari izgāzt. Pret kuriem tu vari izgāzt visas savas iespējamās dusmas, kurus tu vien vēlies. Tie ir influenceri. Redz, arī influenceriem patiesībā ir baigi interesanti, jo sākotnēji koncepts jau ir ļoti labs. Cilvēki, kuri dalās ar sevi, savām pieredzēm, saviem uzskatiem, atrod kopienu, ar kuru pavadīt superficial laiku, dalīties informāciju, vienkārši būt tā kā atbalsts lokam. Un viss jau bija forši līdz tam brīdim, kad saprat, ka šo var monetizēt. Un tas ir momentāli, kurā brīdī viss sāk sabrukt. Jo, protams, bija tie cilvēki un izņēmumi, kuri saprata, ka ir jāsabalansē mazliet cilvēciskais aspekts ar finansiālo aspektu. Un ir tādi vēl aizvien, bet diemžēl lielākā daļa, ko mēs redzam, ko mēs dzirdam un ko mēs interaktojam ikdienā, ir monetizētā daļa. Visi produkti, šmotkas, biznesi, sadarbības, kursi, viss šitas monstrs, viss ir ap to. Viss ir konstanti kaut ko mēģināt tev nopārdot, kaut kādu ideju nopārdot, kaut ko šito nopārdot, kaut ko to nopārdot. Nav svarīgi kā, vai tev nauda ir, vai kādus pamata, galvenais ir kaut ko nopārdot, galvenais ir kaut ko nopelnīt. Un man šķiet, ka visslimākie, kas principā patreiz ir visi šie online kursu guru džeki, kuri mēģina nopārdot kaut kādu kursu par 40-50 eiro mēnesī, kuri mēģina pasakīt, ka viņi tev dzīves lielāko mācību iedos. FYI, visiem jauniem džekiem, kas skatās, visi lielākie miljonāri, kuri patiešām ir bagāti, nekad to mūžā šito nestāstīs, jo viņiem ir tik daudz ko darīt, viņi tik ļoti novērtē savu laiku, viņi nekad mūžā neizniekot savu laiku, lai par $50 mēnesī to mēģina kaut kādu huņu iebāzt sejā. Ja tu tiešām domā, ka tie džeki pelna no kaut kādām citām lietām, nevis no taviem kursiem, par kuriem tu maksā, labrīt, darētu pamosties. Un vissliktākais piemērs no šitiem visiem, ko esmu redzējis, ir viens džekiņš Dubajā, ķipa Letiņš, kurš mēģina pārdot kursus OnlyFans managementam. Un ja tu paņem soli atpakaļ, lai padomātu, kas tas patiesībā ir, viņš mēģina pārdot kursu, lai iemācītu tev, kā izmantot cita cilvēka ķermeni, lai nopelnītu sev. Un tu pat neko baigi ar viņu nedari, tu vienkārši parūpējies, ka viņas posti principā laikam tiek uploadot laikā un sadarbības tu veic. Principā neko tu baigi citur tu nedari. Pofīgi par to cilvēku. Viņa vienkārši tajā brīdī paliek pa gaļas maisu ar kauliem iekšā. Nav svarīgi, viņa priecīga, nelaimīga, depresīva, kas pofīgi. Vienīgais svarīgi, ka viņa naudu pelna. Un ja viņa naudu nepelna, tad varbūt parūpēsies, lai viņa beidz bimāt un vienkārši turpina tālāk darīt. Un tas
tas perfektais piemērs, lai parādītu, cik tālu mēs esam aizgājuši, jo influenceri patreiz ir seja šitai monetizēšanas katastrofai, kas principā tagad radusies ir. Viņi ir vienīgais, ko mēs redzam, ko mēs varam sadosīt, kurus mēs varam iedirst dvēselē, par to faktu, ka viņi šilo tieši to pašu, ko visu pārējie. Ka morāls nav svarīgi, cilvēki nav svarīgi, galvenais ir nopelnīt un peļņa ir svarīgāk pār visam. Galvenais braukt ar urusu, nevis braukt ar trolejbusu. Pofīgi par to, ka tev ir draugi vai nē, labāk raudāt tajā Lambo. Pofīgi, kādēļ vispār tu gribi savā Lambo raudāt, bet galvenais, ka tev tas Lambo ir. Un tur jau ir tas cepiens visrakais, un tas ir iemesls, kādēļ influenceri dabū iekšā. Jo cilvēki vairs nevar. Cik var sejā mest šito konstantu slimo dzīvestilu, ka tev ir 20 kaut kādi gadi, tu braukā ar 3 dažādiem Lambo, kuri konkrēti skaidri mēs zinām, ka tiek īrēti un pa kuriem mēs maksājam ar saviem stulbajiem kursiem. Kamēr mēs ežam mājās, strādājam 2 darbus un skatāmies tāds, what the fuck is going on? Kas šitas pa sūdi ir? Un to pa virs visa ekonomiskā situācija, kara situācija, visā situācija, viņš domā, neviens manī neklausās, nevienam, es nevaru šo pateikt, bet viņam var. Zai balva viņam ir. Pofīgi, ka tā izskaudīja vai kas, galvenais, ka var izgāzt dusmas ārā. Galvenais ir, kam pateikt, ka tu esi lohs, ne jau es. Un tādēļ influenceru dzīve tūlīt mainīsies. Man šķiet, ka viņi tagad ir mainījusies. Man šķiet, ka pēdējā nedēļas laikā mēs to arī redzējām. Jūs uzskatāt, ka balsoties no pēdējās nedēļas, viss dzīve mainījusies ir. Influenceri vairs nebūs tas, kas viņi bija. Influenceri ir vienkārši tādi paši gaļas maisi, kā tās OnlyFans šiksītes ir. Viņi ir vienkārši upuri sistēmai. Apzināti vai ne? Un es uzskatu, ka lielākā daļa ir neapzināti. Jo jā, mēs izgāzam uz viņiem dusmas ārā, bet viņi tieši tajā pašā stulbajā pozīcijā, kādā mēs esam. Viņus jau arī neviens neuzklausās, neviens viņus arī patiesībā nopietni neuztver. Tik problēma tāda, ka viņi pelna tik daudz, ka mums ir pofīgi, jo vienā brīdī mums viņi tā ir iestāstījuši, ka ja tu pietiekami daudz naudu pelni, tad par tev visu pilnīgi pofīgi, kas galīgi tā nav. Un domā, ka ja tev tik daudz naudas ir, ka viss problēmas tiek atrisināts. Nē, ja tev ir daudz naudas, tev nav mazāk problēmas, tev vienkārši cits problēmas parādās. Kā rezultātā, es uzskatu, ka situācija neuzlabosies. Es uzskatu, ka, ja tu gribi būt kā influenceris mūsdienās, tev ir jāsaprot tas, ka visu, ko tev dod, ir ar samaksu. Un tava samaksa tavu cilvēcību. Ka tev cilvēku neuztvers kā cilvēku. Tev uztvers vienkārši kā vēl vienu korporāciju, gandrīz vai pret kuru izgāz visu dusmas ārā un vienkārši, kā ir, tā ir. Ņem, ko gribi, ņem, cik gribi. Tu neesi svarīgs. Tu esi tik svarīgs, cik tev daudz brandīli, cik tu daudz nopelni, kādu pienesumu tu mums dod. Jo cilvēkam nav vērtības nekādas. Vai tu priecīgs vai nepriecīgs vai kāds, tu pelni pofīgi. Tas ir galvenais. Ja tu pelni, shut up. Vismaz tu pelni, vismaz tev nav jāuztraucas par komunālajiem vai par īrēm, ko tam līdzīgām lietām. Vismaz tev ir ko ēst, vismaz tu var aizbraukt uz Dubaju un atpakaļ pie Habibī, whatever the fuck, no? Un es domāju, galvenais iemesls, kādēļ viss šitas turpināsies, ir šitā taisnstūra sūda dēļ, uz kur ir Instagrams un Twitters. Un kamēr cilvēki nesapratīs, ka šis ir iemesls, kādēļ mēs paliekam visi tik agresīvi, neapmierināti, depresīvi, kur mēs konstanti sevi neapzināti salīdzinām un sakam, ka mēs esam bezvērtīgi, jo mums nav mašīnas un visi sūdīgi un nav birkini un viss tam līdzīgi. Un pasteicies 15-gadīgi džeki, kas pelna miljonus un man ir 24 un ko es par savu dzīvi nesasniedzu un visi slikti un kādēļ es par te eksistēju un kāda man ir nepieciešamība šeit būt, es nepelnu naudu un nevienam es neesmu svarīgs, neviens man nezina, man neprasa, kā man iet, es nezinu, ko es daru, kāds man te vispār dzīvē mērķis būtu, bla. Kamēr šitas sūs mums rokās ir, tikmēr viss arī būs slikti, bļeļ. Šitie Instagram rīli ir vienkārši viss, kas ir rīli, viss, ko var konstanti svaipot uz augšu. Ja mēs turpināsim to izmantot, viss punkts. Es domāju, kamēr konstants stimuls mums būs apkārt, kamēr cilvēki vienkārši neizies ārā, nenoliks to sūdu malā uz pusstundu un pateiks, ka varbūt derētu piebremzēt mazliet. Agresija paliks tikai lielāka. Polarizācija paliks tikai lielāka. Šitie outbursti un necieņa un neiecietamība paliks tikai trakāka. Un tie, kas dabūs iekšās, būs influenceri. Jo viņi vienīgie, kurus mēs redzam. Mēs neko citu neredzam ikdienā. Draugi strādā, ģimene strādā, šitie tur, tie tur. Visi atbildīgie cilvēki, kuri kontrolē manu dzīvi. Es pat nezinu, kas viņi ir, es nezinu, kā viņi izskatās.
Viss, kas man ir, tās balvas, kas ir telefonā. Un ja man ir viens punkts, kur es varu izgāzt savus dusmas, tad tie būs arī viņi. Un tādēļ viņi dabūs iekšā. Un tādēļ es neapskaužu nevienu, kas mūsdienās grib būt influenceris. Jo tu maksāsi ar savu cilvēcību. Un tas ir tīri bēdīgi, jo, ja cilvēkam nav nekāda vērtība, ko mēs īsti darām? Bet, tas ir stāsts citai reizei. Un es pat godīgi sakot, nezinu, kā šo video īsti nobeigt, jo patiesībā sakot šitā situācija, man nav tāda atrisinājuma atskaita. Nē, īstenībā man ir viens vienīgs veids, kā šo situāciju uzlabot. Jebkas, kur ir jebkāds nebeidzamais scrolls, kas ir Instagram reel vai TikTok, piemēram, vienkārši izdzēs. Viss met malā. Pēc iespējas ātrāk. Šis nenāks pa labu. Mums vajag izslēgt reels, mums vajag ieslēgt mazliet touch grass momentu. Izzej ārā un nosēdies uz krēsla. Ja gribi savu challenge, aizej jebkura parkā un apsēdies uz 10 minūtēm. Kaut vai 5 minūtēm. Uzliec timeru un pamēģini nosēdēt 5 minūtes, nepieskaroties telefonam. Un tajā brīdī sapratīs, cik patiesībā slikta patreiz situācija ir. Es negribu izklausīties pēc kaut kāda boomera, kas saka, ka viss ir slikti, ka tehnoloģija vainīga, bet ir pa tālu aizgājis. Mēs esam radikalizēti, sadusmināti, agresīvi uz visu pēdējo, un mēs vajag pauzi mazliet. Viss ir tik ātri bijis, ka vajag pauzi mazliet, un šitas galīgi nepalīdz. Un tādēļ ir tā agresija, un tādēļ viņa neuzlabosies, ja vien mēs paši nepaņemsim savu dzīvi rokās mazliet. Jo jā, mēs varam vainot visu apkārt, kas ir, bet galu galā tā nav mūsu vaina, bet tā ir mūsu problēma. Un, lai cik tas sūdīgi izklausītos, ir arī upsides. Jo, ja tā ir mūsu problēma, mēs to arī varam risināt. Labākais risinājums ir vienkārši pist prom no sociālajiem mēdījiem. Tā skaitā no šitā video. Un patiesībā sakot, ja tu šito video nosties un pēc tam izdzēs YouTube ārā, es būšu priecīgs. Jo varbūt ir kaut maza iespēja, ka varbūt nākamreiz satikšu kādu cilvēku ielas, viņš būs priecīgs un atsaucīgs. Un ja mēs varētu mēģināt atgriezties pie situācijas, kur cilvēki ir vienkārši iecietīgi pret citiem, es būtu ļoti priecīgs. Tikai es. Pofīgi pārējiem. Pats mēģina pateikt kaut ko labāk, beigās neko labu nepateica. Vienmēr sakot, visiem influenceriem čau, izsaka līdzjūtība, dzīve nepaliks lielāka, labāka. Aļo garāži. Nevar pat parunāt. Rambles beidzies. Paldies, ka skatījāties. Beidzot sēdēt Instagramā un pašnāvīgi no opcija. Čau!